Labdien, mani sauc Ulla Gabaliņa. Man ir 8 gadi. Es stāstīšu par šo gleznu, kuras nosaukums ir piedzīvojums. Draugs, kurš man palīdz, ir mana mīkstā rotaļlieta, kuras vārds ir Bimbo. Šīs gleznas tēli ir visums. Galvenais tēls ir kosmos, bet kosmosu sargā visums. Tātad tie abi ir galvenie tēli. Glezna ir iezeltīta ar rāmi un diezgan smaga. Šīs gleznas attīstība notiek šādi. Kosmosu sargā visums, bet visumu sargā mājas. Mājas sargā dvēseles, bet dvēseles sargā visu. Tātad šīs gleznas kreisajā pusē ir attēlota jūra, kura ieplūst iekšā visumā. Šīs mājas nav parastas mājas. Tādēļ, ka no mājām kūpdra krāsaini dūmi, un apkārt mājām ir zili koki. Šīs dvēselītes vai nu iet uz pilsētu, vai nu aiziet no pilsētas, bet tomēr apdzīvo pilsētu. Pilsēta spīd un miedz dienas gaismā, bet šis darbs ir attēlots naktī. Un visums glabā sevī zvaigzni. Bet dvēseles iet un iet iekšā kosmosā un ņem zvaigznes, lai padarītu sevi labāku. Viņas dzīvo šais ēkās un padara šo ēku brīnišķīgu un spilgtāku, bet viņām šī ēka neeksistētu. Paldies! Tā!